Esiet sveicināti! Šodienas temats – 3 jautājumi, kas tev jāuzdod saviem darbiniekiem, lai saprastu komandas patiesās vērtības un trūkumus. Iet runa par 3 pamata jautājumiem, kas tev ir jāuzdod 3 dažādas pieredzes darbiniekiem. Ko es domāju ar dažādu pieredzi, tūlīt pat mēs sapratīsim. Tātad jautājums numur 1. Gadījumā, ja tavā komandā ir kāds cilvēks, kas komandai pievienojies salīdzinoši nesen, tad jautājums, kas ir jāuzdod šādam darbiniekam, skanētu aptuveni: kāpēc tu izlēmi pievienoties tieši mūsu komandai? Kas bija galvenie faktori? Un jūs uzzināsit, kā jūsu komanda izskatās no malas cilvēkiem, kuri komandu vēl nepazīst no iekšienes. Respektīvi, kā jūs izskaties no ārpuses ar svešām acīm? Jautājums numur 2, kas jums ir jāuzdod jau pieredzējušam darbiniekam, kas jūsu komandā ir ilgāku laiku. Kāpēc tu esi uzticīgs manai komandai? Kas tevi tajā piesaista? Un ko tu gribētu tajā uzlabot? Un jūs dabūsit informāciju par to, kā izskatās komandas iekšiene no jūsu darbinieku skata punkta. Un 3. jautājums, kas bieži vien tiek uzdots īstenībā nepareizi, un ceru, ka mums šādi jautājumi būs jāuzdod arvien retāk un retāk, bet tas ir jautājumi cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies aiziet prom no komandas. Un bieži vien tas standarta jautājums ir, kāpēc tu ej prom? Un patiesība ir tāda, ka uz šādi jautājumi jūs reti dabūsiet pareizu atbildi, jo cilvēks vienmēr mēģinās pēc iespējas saglabāt labas attiecības, viņš bieži vien mēģinās noslēpt patiesos iemeslus, kāpēc viņš iet prom, tāpēc jautājums ir jāuzdod nedaudz savādākā formātā un ir lielākas iespējas dabūt pareizo atbildi. Un jautājums skanētu aptuveni: kad un kāpēc tu sāki aizdomāties par promiešanu? Tad šis jautājums cilvēku, kurš iet prom, iesvērš nedaudz citādākā situācijā, un viņš uz šo visu sāk skatīties no cita skatu punkta. Tātad 3 jautājumi. 1 jautājums cilvēkiem, kuri nesen pievienojušies komandai. 2 jautājums cilvēkiem, kas jau ir ar pieredzi jūsu komandā. Un 3. cilvēkiem, kuri tomēr ir izvēlējušies no komandas aiziet prom, lai saprastu, kas tad bija tie faktori, kāpēc jūsu komandā kaut kas nenostrādāja. Turklāt nevajag daudz ko ņemt tīri personīgi, jo reizēm vienkārši šis cilvēku tips arī neatbilst jūsu komandai, bet reizēm atkal der paklausīties, jo varbūt kaut ko jūs tomēr varat uzlabot, lai nākošais nezaudētu kārtējo vērtīgo darbinieku. Līdz nākošai reizei!